Nu tā, atbrauc uz Ulbruku. Kārtējs pirkums Senukajā un Dīpo par 500 eiro. Virstītes, redzi, cimdi, plēves, kaut kāds fleksītes vēl, te brilles. Viss 600 gandrīz eiro aizgāja. Nu un kas te tenī Ulbrukā notiek? Viss, jā, Dēvalds ļoti maz izturēja, kad 3 mēneši nogāja Dēvalds kaput. Un skils arī kaput rekufleksis, bet skils nogāja ilgāk. Nē, tas ir kas, karoči skils arī esot nojūtas. Nu, lūk, tāds automobīls no apakšas. O tādi čaļi, maskās viss notiek. Pasties, viss apakš noārdīta autobusam, jā. Ir skaisti, jā? Nu, ir skaisti. Ribas tādas pašas kā T4. Redzi, tur grūti tam visam tikt klāt. Uzprasīsim kādu interviju speciālistam, ko speciālists saka. Šis ir viegli vai grūti? Nu, kad vēl nav tik traks sarūsējis, tad ir daudz maz normāli, bet tā jau pa lielam ir grūti, jā. Kas šitās pa ķeskām tik karājās? Tas ir pečka salons. Šitā jāizjauc, jā? Jā. Un tad beigās, ka notīrīs, būs kvalitatīvi. Protams. Kas tagad ir ar, kas tu tur džīps? Džīpu arī. Kruzaks! Wow! Te vēl birstītes. Vēl 300 eiro te ir. Kruzaks. Šis diezgan labs izstās, ja? Tas ir jauns Latvijā pirkts. Jauns Latvijā, kura gada? Man liekas 8. Bet viņš ir jauns Latvijā. Ko tu stāsti? Jā, viņš ir jauns Latvijā pirkts. Bet cilvēks katru gadu pēc ziemas ceļus pacēlē un pilnībā visu mazgā. Katru ziemu. Un tu redzi? Un tas ir devis efektu. Rāmī nav caurumu, ja? Nav. Un viņš arī pats ir kaut ko ik pa laikam uzpūts virsū. Nu, pirms ziemas, un tad atkal visu mazgā nost. Tu redzēji kā? Kruzaks un nav sarūsējis. Nē, nu kā nav sarūsējis? Nu Latgala jau nav Rīga. Un pasties, caurumu, varbūt tomēr būs caurumi, jā. Tur izstās diezgan tā apakša. Te neizstās baigi optimistiski. Tu domā, nebūs caurumi? Es domāju, ka nebūs. Nu tāda virspusē rūsa šeit. Jā, bet viņam te ir kaut ko dēļa virsū vai kas? Es saku, viņš kaut ko pats ir arī pūcis virsū. Jā. Kaut ko pūcis virsū, bet viņš pats teica, ka pēc katras ziemas pilnībā mazgāja. Tas ir kruzaks. Nu jā, bet tas nav kruzaks no Rīgas, tas ir kruzaks no Latgales. Labi, tas gan. Latgalē nav tie sāļi kā Rīgā. Labi, bet viņš ar viņu brauc pa Granteni, atbrauc arī pa laikam uz Rīgu. Nu, Granteni jau tieši otrādi notīra visu forši. Nu, bet viss rāms piesitās pilns ar smiltīm. Nu, tas gan jā. Ja jau kaut kas notīra. Bišķik brūnuksiņš jau kaut kādas lietas. Jā. Nu, redzi, kāds veiksmīgs stāsts. Un kāds būs cenas? Cik kruzaks maksās? Nu, šitam būs 4500 ar PVN visu kopā. Jā. Un cik būs šitādam autobusam, piemēram? Šitam būs 2000. Tikai 2000? Jā. Tas jau reāli ir pa lēto. Viņš pa akācijas cenu. Tā ir akācija? Laicīgi pierakstījās, teica, ka man ir busiņš, es teicu, būs bišķītiņ dārgāk. Jā. Viņš teica, ok, pierakstas man. Nu, tas ir reāli pa lēto. Nu, priekšbūs, manuprāt, jā. Jā. Nu, un šitāds būs automobīls, jā. Rāms vēl viss. Cik plānojat te 2 cilvēku uz šitā te šancē, jā? Jā, un cik plānojat, cik ilgā laiks aizies, lai šitādu uztaisītu? Nu, kādu 1,5–2 nedēļas, es domāju. Kaut kur tā. 2 nedēļas, jā. Nu, ja nebūs nekas jāmet. Nu, nedēļu, kā minimums, es domāju, viņš tikai nākamnedēļ tiks pabeigts. Jā. Tomēr viss attīrīs. Bet es jāsaka, es pirmoreiz mūžā redzu tādu kruzaku, kurš nav, un tiešām tik vecs kruzaks un pasties, un vesels. Kā viņš man zvanīja pa telefonu, viņš teica, ka tas ir Land Cruiser 8. gada Latvijā. Es viņam bļāvu virsū, es teicu, ka viņš nevar būt labs. Es teicu, tev ir obligāti, viņš jābrauc jāparāda. Viņš atbrauca, speciāli paņēma brīvu darbā, atbrauca, un tad, kad viņš atbrauca, es pats biju šokā, ka tas Land Cruiser ir tik labs. Nu, un ko Čoms saka? Viņš saka, ka es taču jums teicu, ka tā ir. Jā. Viņš man teica, es tev zobu dodu, ka viņš ir ļoti, ļoti labs. Un tu saki, mēs neesam nevienu tādu redzējuši. Es viņam saku, neviens nav labs. Visi, kas tā saka, viņi parasti ir pilnīgi sapuvuši. Vai, reku tev.
Bet jā, par brīnumu šitais ir ļoti labs tāds. Priekš tā gada pa Latviju brauc. Jā. Jauns pirksē, kas pasties rāmīs vēl ir palicis. Jā. Nu, tātad tas nozīmē, ka 2008. tu saki, jā? Gada kruzaks Latvijā braukts un jauns un pirkts, principā varbūt arī, nu, teiksim tā, nesarūsējis. Nē, nu, labi, sarūsējis viņš ir, bet caurumi un jāmetina varbūt vēl nav, jā. Un tātad viņš ir mazgājis un pūtis virsū kaut ko, jā. Visu laiku, jā. Nu, redz kā. Nu, tāds stāsts. Tā kā, kad var atkal pierakstīt kaut kāds, kas grib kaut ko darīt? Jā, viņš ir 8. gada. Jā. Uz kuru datumu apmēram vēl var pierakstīties, ja kaut ko cilvēki grib taisīt pretrūsas? Uz jūniju var pierakstīties. Uz jūniju tagad, ja? Jūnijas, jā. Uz kāds datums sanāk? Jūnija vidus tur kaut kur tā, bija jūnija beigas. Tad nav ilgi tagad jāgaida, vai ne? Nu, cik 2 mēneši sanāk? Nu, tas ir ātri. Agrāk tas bija gadu jāgaida kaut kad. Daudzus gadus bija tā, ka gads bija jāgaida. Nu, gads, pusgads. Tagad, kad 2 servisi, tad tomēr ir labāk, vai ne? Jā. Iet tā lieta uz priekšu. Nu, tāds reportāžs no Ulbrokas. Tas pagaidām viss. Peace!